Pastāstīji, kā tu nokļuvi Limona PPK? Pa lielam pabeidzot profesionāli spēlēt, bija aizgājis patronēties pie Skansas. Tad man vispār Roberts Kroms, man liekas, salauz degunu. Tu man salauz degunu? Nu, tur tāda neveiksmīga situācija, salauz degunu, un tad es tur uz 2-3 mēnešiem tā kā izgāju vispār no aprits. Un bija tā, ka Žiga piezvanīja. Tur Marijus bija aizlicis Svārbeks pa mani un pazinīja Žiga, pateica pa iespēju. Bet ņemot vērā to, ka es laikas sekoju līdzi seriālam un visai jūsu kustībā, un es to abrīnoju, tad man likās grāk šo iespēju neizmantot. Ok, pastāstīji ārpus futbola, ar ko tu nodarbojies? Vai ko esmu līdzdibinātājs Burzmai? Jā, tā, es īstenībā jā. Šā te rakstās. Logo, jā. Tas ir tavs projekts, jā? Jā, nu līdzdibinātājs. Mēs tur esam 5 cilvēki, bet pa lielam mēs esam platforma jaunajiem jūtspējīgiem modes dizaineriem. Un tā kā ne tikai, arī dziedātāji, mākslinieki, nu jebkās. Mēs organizējam dažādas pasākumus. Vienreiz gadā arī taisam festivālu, kur mēs taisam modes skati un dodam šiem te māksliniekiem, kuriem īsti nav iespēja nekā sev parādīt, jo nav īsti platforma, kur mēs atrodam tos komūnu ar cilvēkiem, kuriem arī interesē šīs lietas un kur viņi var parādīt visiem šiem cilvēkiem un likt par sevi zināt. Jo par cik tur tas kāpiens uzreiz ir vai nu ir LMA modes skatu un tad uzreiz ir Riga Fashion Week. Nu, un tad mēs iedodam to starpsoli, kur cilvēki var nākt un atrādīt savu talantu. Nu, un, jā, šodien atvērām veikalu galeriju centrā, 3. stāvā. Nāciet, paskatieties. Arī koncepts ir tāds, ka mums ir 14 dažādi šie latviešu jaunie dizaineri, kur ir izlikuši savus drēbes, savus modes preces, un mēs sniedzam viņiem platformu, kur to visu pārdod. Pastāsti, kāpēc futbols nevis kāds cits sports veids? Jo futbols Vispirms. Laukos, man liekas, ka laukos no bērnu kājas mums bija uztaisīti tur vārti un sadzos kā senčs spēlēja ar saviem draugiem to futbolu un es visu laiku tur madziņš pa vidu un man visu laiku bija tas dzinuls un tad es 7 gados, kad es aizgāju 1. klasi, aizgāju uz konto un tā arī aizsākās gaids. Es 1 gadu vispār arī basketbolu nospēlēju. Jā, jo man liekas, ka tavs brālis taču basketbolu spēlēja, jā, un es arī 1 gadu man bija tā, ka es spēlēju gan to, ka man bija kaut 10 gadi. Un tad bija tāds triki, jo mans basketbols arī labi padavās, bet ņemot vērā, ka es futbolu jau 4 gadus spēlēju, tad likās grēks neturpināt to.